Otrā nodaļa – mašīna. Laika ceļotājs turēja rokā spīdīgu metāla karkasu, kurš bija drusciņu lielāks par mazu galda pulksteni un ļoti smalki nostrādāts. Atsevišķas detaļas bija izgatavotas no ziloņkaula un kādas caurspīdīgas kristāliskas vielas. Tagad man jāielaižas sīkumos, jo viss turpmākais ir pilnīgi neaptverams, ja tikai neticam viņa paša izskaidrojumam. Viņš paņēma vienu no 8 stūrainajiem galdiņiem, kas bija izkaisīti pa istabu, un novietoja tā, lai 2 kājas atrastos uz grīdsagas kamīna priekšā. Uz šī galdiņa viņš nolika savu mehānismu, pēc tam viņš piebīdīja krēslu un apsēdās. Uz galdiņa vēl atradās tikai maza lampa ar abažūru, un tās spilgtā gaisma krita uz visu aparātu. Dega arī savas 10 sveces, 2 misiņas svečturos uz kamīna dzegas un pārējās kandelabros, tā ka istaba bija spoži apgaismota. Es sēdēju zemā atzveltnes krēslā vistuvāk pie kamīna. Pavilkos uz priekšu, lai atrastos gandrīz starp uguni un laika ceļotāju. Filbijs sēdēja viņam aiz muguras un skatījās pār viņa plecu. Mediķis un provinces pilsētas mērs viņu vēroja no labās puses, psihologs no kreisās. Ļoti jaunais cilvēks stāvēja aiz psihologa. Mēs visi saspringzinājām uzmanību. Man šķiet, ka šādos apstākļos nebija iespējams mūs piemānīt pat ar visāķīgāko un veiklāko triku. Laika ceļotājs palūkojās uz mums un pēc tam uz mehānismu. Nu, psihologs teica, šīs mazais daikts ir tikai modelis, laika ceļotājs sacīja, atbalstīdamies relkoņiem uz galdiņa un saspiezdams plaukstas kopā virs aparāta. Pēc šī parauga esmu taisījis mašīnu, ar kuru ceļot pa laiku. Kā redzat, modelis izskatās brīnums savāds, un šis te stienītis dīvaini mirdz. Tas liekas tāds kā nereāls. Viņš norādīja ar pirkstu uz šo detaļu. Bez tam te ir balta svīriņa un te vēl otra. Mediķis piecēlās no krēsla un cieši aplūkoja paraugu. Skaisti nostrādāts, viņš teica. 2 gadu darbs, laika ceļotājs atsvieda. Pēc tam, kad arī mēs pārējie bijām appētījuši modeli, viņš turpināja. Tagad gribu jums ieskaidrot, ka tikai jānospiež šīs svīra, lai mašīna sāktu slīdēt nākotnē, un ar otru var pārtraukt kustību. Šie segli ir laika ceļotāja sēdeklis miniatūrā. Pēc brīža es nospiedīšu sviru, un mašīna dosies projām. Tā izzudīs mūsu skatieniem, aiztrauksies nākotnē, un vairs neatgriezīsies. Apskatiet to labi. Apskatiet arī galdiņu un pārliecināties, ka netaisu nekādus trikus. Es negribu zaudēt šo modeli un pēc tam klausīties, ka mani sauc par šarlatānu. Kādu minūti valdīja klusums. Šķita psihologs dzīrās runāt ar mani, taču atmeta savu nodomu. Pēc tam laika ceļotājs pastiepa pirkstu uz sviras pusi. Nē, viņš piepeši sacīja. Dodiet man roku. Pagriezies pret psihologu, viņš saņēma šī cilvēka roku un lika tam izstiept rādītāju pirkstu. Tādējādi psihologs pats aizsūtīja nebeidzamā ceļojumā laika mašīnas modeli. Mēs visi redzējām sviru pagriežamies. Esmu pilnīgi drošs, ka nenotika nekāda acu apmānīšana. Uzvilnīja vēsma un lampas liesma noraustījās, nodzisa viena no svecēm uz kamīna dzegas, un mazā mašīna pēkšņi sašūpojās, kļuva neskaidra. Kādu sekundi mēs to redzējām kā spoku, kā blāvi spīdošu misiņa un ziloņkaula virpuli, un tā bija projām, nozudusi. Uz galdiņa bija palikusi tikai lampa.
Brīdi mēs visi klusējām. Pēc tam Filbijs nosodījās. Psihologs atjēdzās no brīnumiem un piepeši palūkojās zem galdiņa. Laika ceļotājs jautri nosmējās. Nu, viņš teica, likdams atcerēties psihologa pirmītējo nu. Pēc tam viņš uzcēlās, piegāja pie tabakas dozes, kas atradās uz kamīna dzegas, un stāvēdams ar muguru pret mums sāka piebāzt pīpi. Mēs platām acīm vērāmies cits citā. Klausieties, mediķis ierunājās, vai jūs visu to domājāt nopietni, vai tiešām esat pārliecināts, ka jūsu mašīna devusies ceļot pa laiku? Protams, laika ceļotājs atbildēja, noliekdamies pie kamīna, lai aizdedzinātu savīstītā papīra gabaliņu. Pēc tam aizsmēķējis pīpi, viņš pagriezās, lai ieskatītos psihologam sejā. Censdamies slēpt savu apmulsumu, psihologs paņēma cigāru un mēģināja to aizsmēķēt, taču bija piemirsis nogriezt tam galu. Vēl vairāk, tur stāv gandrīz pabeigta liela mašīna. Mājastāvs norādīja uz laboratorijas pusi. Un, kad tā būs gatava, es pats uzņemšos šādu ceļojumu. Tātad jūs apgalvojat, ka mašīna ieceļojusi nākotnē? Filbijs noprasīja. Nākotnē vai pagātnē, skaidri nezinu. Pēc klusuma brīža psihologam iešāvās prātā kāda doma. Ja tā vispār kaut kur devusies, tai jābūt pagātnē, viņš teica. Kāpēc? Laika ceļotājs jautāja. Manuprāt, tā nav kustējusies pa telpu, un ja mašīna būtu ieceļojusi nākotnē, tad visu šo laiku tā aizvien vēl atrastos tepat. Jo tai vajadzētu ceļot pa šo laiku. Bet es sacīju, ja tā ieceļojusi pagātnē, mēs būtu to redzējuši pirmīt, kad ienācām šinī istabā, un pagājušo ceturtdienu, kad bijām šeit, un aizpagājušo ceturtdienu un tā tālāk. Nopietni iebildumi. Provinces pilsētas mērs ar objektīva spriedējas seju piezīmēja, pagriezdamies pret laika ceļotāju. Nepavisam, laika ceļotājs sacīja, un pievērsies psihologam turpināja. Padomājiet, jūs jau varat to izskaidrot. Tas ir efekts, kas nesasniedz mūsu apziņas slieksni, vājināts efekts. Bez šaubām, psihologs teica un centās mūs pārliecināt. Psiholoģijā tas ir vienkāršs jautājums, un man vajadzēja to iedomāties agrāk. Tas ir viegli saprotams un lieliski noder par apstiprinājumu šim paradoksam. Mēs nevaram samanīt šo mašīnu, tāpat kā nevaram redzēt spieķi ritenim griežoties vai lidojošu lodi. Ja mašīna kustās pa laiku 50-100 reižu ātrāk nekā mēs paši, ja tā veic minūti, kamēr mēs veicam sekundi, tad iespējas, ko tā rada, ir protams, vienāds tikai ar 50/100 daļu no tā iespēja, kādu tā atstātu uz mums, neceļodama pa laiku. Tas viss ir pilnīgi saprotams. Viņš pārvilka roku pa vietu, kur bija stāvējusi mašīna. Skaidrs, viņš vaicāja, smiedamies. Kādu minūti mēs sēdējām un blenzām uz tukšo galdiņu. Pēc tam laika ceļotājs mums jautāja, ko mēs domājot par visu to. Šovakar tas izklausās diezgan ticami, mediķis sacīja, bet nogaidīsim līdz rītam. Rīts gudrāks par vakaru. Vai negribat redzēt lielo laika mašīnu? Mājastāvs jautāja. Paņēmis lampu, viņš tūlīt mūs veda pa garo caurvējā izaugstēto gaiteni uz savu laboratoriju. It skaidri atceros trīcošo gaismu, viņa galvas platos vešādo siluetu, ēnu rotaļas,
Atceros, kā mēs visi sekojām viņam samulsuši, bet skeptiski, un laboratorijā aplūkojām tādu pašu mehānismu, kāds bija izzudis mūsu acu priekšā, tikai lielāku. Dažas detaļas bija no niķeļa, dažas no ziloņkaula, citas domājams izvīlētas vai izzāģētas no kalnu kristāla. Visumā mašīna bija gatava, tikai izliektie kristāla stienīši likās nepabeigti, tie gulēja blakus dažiem rasējumiem uz darba galdu, un es paņēmu vienu no stienīšiem, lai to apskatītu labāk. Tas šķita no kvarca. Klausieties, mediķis teica, vai runājat pilnīgi nopietni? Varbūt tas ir triks, tāpat kā spoks, ko rādījāt mums pagājušos Ziemassvētkos. Uz šīs mašīnas laikceļotājs atbildēja augsti turēdams lampu. Es pētīšu laiku. Skaidrs? Vēl nekad savā mūžā neesmu runājis nopietnāk. Mēs neviens īsti nezinājām, kā uzņemt viņa vārdus. Pār mediķa plecu es saskatījos ar Filbiju, un viņš atturīgi man pamirkšķināja.